kad jūs mīlat viens otru kaut vai. Un Jēzus teica, ka Dieva valstība ir taisnība, miers un prieks svētā garā. Esat dzirdējuši šeit rakstos. Halleluja. Īsāk sakot, ja tu vari aiziet no sapulces un pateikt, un sajusties savādāk, un tu varbūt nepratīs saviem vārdiem, ietēr kaut kādos garīgos vārdos, bet tu teiksi, es jūtos labi. Un ja tu tā pateiksi, tu vienkārši liecināsi par to, ka tu esi piedzīvojis Dieva valstību. Amen. Halleluja. Tik vienkārši īstenībā viss ir. Dieva valstība ir mūsos, tas gaišums, tas prieks, tas pieskāriens. Tu aizēji, ja tu biji nospies, tu aizēji priecīt, sāc lēkāt, mājās uzliec kaut kādu mūziku un sāc slavēt Dievu. Tā ir Dieva valstība. Tā nav nekā pārgarīga lieta, ko mēs nevarētu aizsniegt. Un Dieva valstība Svētais Gars parasti atnesot. Svētais Gars dara savu darbu. Draugi, es tāpēc to saku, ka tad, kad es tur stāvēju, man bija tāda neliela personiska atklāsme. It kā es to zinu, ja? Bet tad, kad tu sajūti Dieva valstību, tad tu pēkšņi saproti, kur tu esi bijis. Varbūt jums arī tā ir bijis. Ka mēs esam pieraduši dzīvot šajā fiziskajā saucamajā realitātē un ciest no tās iespaida, sajust negatīvas emocijas. Lūk, cilvēki neatnāca, lūk, tas nav tā, tas tur dzer, man sāp, mēs tur un tā un šitā. Bet visvairāk jau tās ir domas un sajūtas, vai ne? Negatīvas lietas. Un tad, kad mēs tajā dzīvojam, mums tas liekas tā kā ļoti dabiski, un tā ir tā dzīve, un tur aizēj uz draudzi, un tur pie Dieva nāk, tad vienu brīdi tur foršāk sajūtot. Draugi, īstenībā ir tā, ka tas konstantais stāvoklis, kurā cilvēki dzīvo, kurā mēs arī dažreiz dzīvojam, tās negācijas, problēmas dzīvē, līdzējošās negatīvās emocijas, visādas slimības, kas parādās arī ķermenī, tā ir Sātana valstība, draugi. Mēs tik ļoti esam tajā iekapsulēti un dzīvojuši visu savu dzīvi, ka ja kāds pabāž galvu ārā no tā, un kāds patiešām sāk dzīvot Dieva valstībā un staigāt Dieva valstībā, tas ir brīnums. Lūk, tas ir kristietis, kurš neslimo, kurš ir brīvs no grēkiem un tā. Un mums liekas, tas ir brīnums baigais. Bet īstenībā uz to mēs visi esam aicināti. Iziet ārā no šīs Sātana sistēmas, no negatīvisma, no nospiestības, bailēm, slimībām, grēkiem un dzīvot Dieva valstībā. Protams, manā izpildījumā tik vienkārši izklausās, bet šādi mirkļi piepildījums ar Svēto garu, piedzīvot Svēto garu draudzē, tas var palīdzēt tev vienkārši saprast, kas ir Dieva valstība un kāpēc viņas ir vērts tiekties un ka ir vērts darīt visu, lai tu tajā paliktu, vai ne? Un viens no pirmajiem soļiem, lai tu to paturētu noteikti, ka tu turpini staigāt ar Dievu, tu turpini paturēt tīru sirdsapziņu, tu turpini darīt jebko, ko tu zini, kas ir Dieva griba. Jo tu sāksi saistīties ar vēlnu, sāks negatīvi runāt kaut vai, paskatīsies ārā šodien līdz lietus, neviens neatnāca uz ļaudonas sapulci, aleluja, viss iet tā kā iet, tad nākamajā brīdī Sātans atkal valdīs pār tevi. Ja? Pietiek, paskatīties uz slimību, pavērot slimību tūmā, man sāp, un kas notiek, bailes ienāk sirdī. Kad bailes ienāk sirdī, nākamais, ko tu dari, ģimenes ārsts kā pieņem šodien. Un tad jau tu esi pilnīgi tajā varā, šīs sistēmas varā, jo nekas tevi nepalīdzēs. Un, draugi, būsim godīgi, teorētiski mēs visi esam kristieši, Dieva valstība it kā, vairāk vai mazāk esam dziedināti, esam brīvi no grēkiem, bet praktiski tas nozīmē iegūt savu vietu Dieva valstībā caur cīņu, caur pastāvēšanu, caur to, ka tev vajag, lai par tevi lūdz, un tāpēc nevajag kaunēties, lai par tevi lūdz. Un mājas grupā ir jālūdz, un viss ir jādara, lai mēs vienkārši viens otru izrautu no šīs Sātana sistēmas. Jo Sātana sistēma ir šīs te bailes, slimības, un viss šis nenormālais, ko mēs dzīvodam kā cilvēki šajā pasaulē, jau uzskatām par normālu. Ja? Mēs uzskatām par normālu to, ko mēs redzam. Un nenormāli ir, piemēram, būt draudzē, slavēt Dievu, piedzīvot tādas sajūtas, ka tu kļūsti kā mazs bērns, esi gatavs Dievu mīlēt, cilvēkus apskaut, bučas dot visiem uz vaigiem un tā tālāk. Un tas ir nenormāli. Normāli ir būt īgnam, ļaunam, atriebīgam un tā tālāk. Saprotiet, par ko es runāju? Mēs tik ļoti esam pieraduši dzīvot pēc Sātana likumiem, vēlna valstības likumiem, ka nenormāli liekas būt draudzē un nenormāli liekas staigāt ar Dievu. Un tieši tāpēc, draugi, Sātans arī tik izmisīgi strādā, lai noslēptu šo patiesību. Un viņš grib noslēpt šo patiesību tāpēc, ka viens ir izbāzis galvu ārā un saprast, ka Dievs ir labs, ka Dievs atbrīvo, ka Jēzus atbrīvo, ko viņš teiks, viņš citiem par to stāstīs. Un kā tu sāksies stāstīt citiem, tev sāksies vajāšanas. Uz tevi sāksies spiediens, lai tu tiktu apklusināts. Un visbiežāk tas ir caur
Pirmkārt, caur kaut kādu grēku, ka tu kritīs, ka tu jutīsies neties, Sātans nāks tev apsūdzēt, caur radinieku spiedienu, caur darba biedru spiedienu, lai tev aiztaisītu muti ciet. Un ja tev muti tiks aiztaisīt, tu novērsīsi savu skatu no Jēzus, kas notiks nākamajā brīdī. Tu teiksi, tas jau tā tikai pasakās, ir jādzīvo jau tā reālā dzīve. Esat kaut ko līdzīgi dzirdējuši, kad cilvēki runā, jā? Aiziet projām, taču jāstrādā ar ģimeni svarīgāk. Draugi, tāpēc jau Sātans tā trako, ka mums ir tik maz, un Sātans tā trako, tāpēc, ka tas ir tik labs kaut kas. Tik labs, ka tu reāli īstenībā vari savā dzīvē valdīt, tu vari reāli staigāt tajā, ko Dievs tevi sagatavojas, brīnišķīga pārpilna dzīve, kurā, protams, nebūs tā, ka tu visu dabūsi kā uz paplātes, ir jāpacīnās, ir jālas Bībeli, ir jādara tas jau, ko tu dari, ir jālūdz Dievs, ir jākontrolē savus instinktus, savas kārības un tā tālāk. Protams, pats to nevar izkontrolēt, bet Svētais Gars tev palīdzēs. Un tieši tāpēc, draugi, neticēsim tiem meliem, ko vēlns uzspiež, jo mūsu domāšana tik negatīva un tik sabojāta, ka drīzāk mums vieglāk ir noticēt, piemēram, ļaudonas cilvēku sirdis visas ir nocietināts un neviens Dieva negrib. Un mēs te tādi kā pliki pa nātrēm turpmāk kulsimies un skraidīsim ar saviem ielūkumiem un neviens neko negrib. Draugi, tie ir meli. Satans ir pastrādājis ļoti mūsu sabiedrībā, pie mūsu radiniekiem, mūsu tautā ļoti pastrādājis, ka viss ir tik viltīgi nostrādāts, ka normāla, garīga, gara piepildīta draudz, tas ir nenormāli, tā ir sekta, tas ir kauns, bet darīt visu ko, lai tu nonāk, piemēram, privātās dzīves lapusēs un lai visi zinātu, kāds tu esi netiklis un cik tu izdzer un cik tu nopīpē, tas ir normāli, tās ir vērtības. Labi, ne tik smagi varbūt, tad vienalga, ja kuri citi dievi, kas jau ir uzbūvēti šajā pasaulē, tavu kultūru, tavs dramatiskais pulciņš vienalga, kas novērš tev uzmanību no Dieva. Vēlnām ir 1000 sēs, bet neticēsim vēlna meliem. Mans vēstījums ir tāds, neticēsim vēlna meliem. Ticēsim, ka Dievs mūs ir izredzējis, un tā arī Bībele saka, Dievs tevi ir izredzējis, lai tevi pagodinātos, lai pie tevis parādītu savu bagātību, savu žēlstību pie tevis parādītu, draugs. Amen. Vai tu vari pateikt amen? Pasaki savam kaimiņam, tu esi izredzēts cilvēks. Halleluja. Halleluja. Saprotiet, tas, ka jūs esat šeit, kaut kas jūsu sirdī ir vilcis vienkārši, ka jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs un jūs esat arī šeit šodien, tikai šī viena iemesla dēļ, ka jūs esat baudījuši, ka Dievs ir labs un ka viņš jūs ir ieinteresējis, viņš jūs ar savu mīlestību ir satvērs. Un tas ir tas, kas tevi velk un liek būt šeit. Amen. Alleluja. Un tas nozīmē, ka Dievs pirms pasaules radīšanas bija jau ieplānojis tev būt viņa valstībā, būt draudzē. Un kā Jēzus teica, ja kāds atstāja tēvu, māti un māsas un brāļus un bērnus un sievu un visu pārējo manis dēļ, viņš saka, jau šajā laikā tu iegūsi šīs lietas, Marka 10. nodaļa, tu iegūsi visu šīs lietas, kaut arī ar vajāšanu. Draugi, tad, ja tu nomainīji pasaules to vidi, nomainīji pret draudzi, tev ir brāļi un māsas, pasaki savam brālim vai māsai, kas tev blakus sēž, sveiks radinieki, sveiks brālis, sveiks māsa, halleluja. Halleluja. Amen. Halleluja. Amata apvienošanas kārtībā Elzara Sintī ir arī pēc miesas radinieces. Halleluja. Halleluja. Bet tā viņas ir māsas, tā ka vienlīdzīgas personas. Draugi, tas ir brīnišķīgi. Kaut arī ar vajāšanām. Kas ir vajāšanas? Vajāšanas jau ir tas spiediens, ko mēs varam izjust. Mēs varam izjust sāpes par saviem neglābtiem radiniekiem, un tas ir normāli, ka mēs to jūtam. Un ja atcerieties, ir tāds vīrs Bībelē aprakstīts kā Lācars, es atvainojos, kā Lats. Atcerieties, kas par viņu rakstīts Pētera vēstulē, neatceros kurā, bet par viņu rakstīts tā, ka taisnais mocījās savā dvēselē dienu un nakti. Draugi, tas ir tas, ko mēs arī piedzīvojam. Mēs varam mocīties no tā, ka mēs redzam, cik bezdevīgi ir cilvēku dzīve, kur viņi iet un ar ko viņi nodarbojas. Un ka tev ir acis atvērts un ka tev sirds ir tā, kas atpazīst patiesību, tev ir dubultā smagi. Vai tu vari pateikt savu amen? Un tāds ir kristiešu liktenis, draugi. Tāds ir mūsu liktenis. Būt sirdsapziņā, būt sālī šajā pasaulē. Un ja mēs tādi neesam, draugi, tad ar mums ir cauri mūsu zeme, mūsu tauta, visiem mums ir cauri. Tieši tāpēc, draugi, turpināsim darīt to, ko mēs šeit darām. Tas, ko mums vajag noteikti neatlaidību un noteikti vajag saprast, ka
ka visas lūkšanas, kas ir lūgts par ļaudu, un visi ielūgumi, mīlestības vēstulītes, ko kāds uzņem, ka tu dod viņiem rokām, šis tas ir kā tu viņam heroīnu piedāvāt, ja? Arī tajā brīdī, draugi, tā ir sēklas sēšana, svētais gars strādā, vienkārši jābūt šim te, ko Jungi Čels sauc par inkubācijas periodu. Tātad visām lūkšanām ir jānogatavina auglis. Mēs nevaram vienu dienu iestādīt burkāna sēkliņu un no rīta vīlušies skatīties, kāpēc nav vēl oranžais auglis izlīdus ārā dārzens. Ja? Mēs gaidām, mēs esam pastāvīgi, nebeidzam laistīt savu lauciņu, ļaudums burkāna lauku aplaistām, kāds saprot mans līdzības, es viens pats šeit varu uztikāt. Aleluja! Tātad, kad jūs lūdzat par ļaudumu, jūs aplaistat sēklas. Un sēklas nāks ārā, viņas noteikti izlīdzīs. Amen? Aleluja! Un, ja mēs redzam drūmas sejas, kas skatās uz tevi kā uz heroīnu tirgotāju, tas neko nenozīmē. Ir dažādi kaitēkļi dārziņos, jūs zināt, ja? Nāk kukaiņi un grib noēst, dzenam prom kukaiņus. Mans līdzības jums patīk šorīt? Amen! Aleluja! Es gribu jums atgādināt šodien, kas ir Jēzus. Un tas, ko es gribu pateikt, es nosaucu šādi. Dieva Kristus. Aleluja. Pirmais, es gribu jums atgādināt. Un šodien ir evanģelizācijas sapulce. Es sludinu tiem visiem sakrautajiem krēsliem, kas tur aizmugurē stāv, kuri reiz pildīsies ar dažādu izmēru dibeniem. Amen. Visādi cilvēki sēdēs uz šiem krēsliem. Nu, kāda arī stāvēs, kāda gulēs zemē, varbūt. Tātad krēsli, klausieties manu vēstu, bet varbūt kādam no jums ir vajadzīga šī vēsts arī. Es gribu jums atgādināt svētī. Kas ir Jēzus? Kas ir Jēzus un kāpēc mēs viņu tik bieži pieminam? Tātad, pirmkārt, Jēzus misija. Kāpēc Jēzus nāca? Mēs lasām Lūkas evaņģēlē 19. nodaļā. Aleluja. 19. nodaļā, 10. pantā mēs lasām, ka Dieva dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Draugi, ja mēs lasām šādu pantu, meklēt un glābt pazudušo, mums ir uzreiz tajā vienā pantā ir ielikts viss evaņģēlijs. Ja tu gribi runāt ar saviem neticīgiem kaimiņiem par Jēzu, tev ir jārunā šādas lietas. Lai arī šie cilvēki ir Sātana kalpi, var tādā ziņā, ka viņi kalpo savām kārībām un netic Dievam pagaidām, arī par viņiem Kristus ir mīris. Vai tu dzirdi mani? Tātad Jēzus ir nācis, lai glābtu visus pazudušos. Un Bībele saka, ka viņš nomira par mums, kad mēs jau bijām grēcinieki. Tad, kad tu sēdēji ar savu tenkodams par cilvēkiem, tad, kad tu sēdēji apskājus savu pudelīti vai skaties savus nešķīstās televīzijas pārraides kādreiz vai vēl kaut ko citu darīt, jebkurā gadījumā tajā brīdī, jau pirms tiem daudziem gadiem, Jēzus jau par tevi bija nomiris. Tāpēc, ka viņš ir nācis, lai glābtu, lai meklētu un glābtu pazudušo. Un šajā pantā rakstīts, ka viņš meklēs un ka viņš glābs pazudušo. Tātad, draugs, ja tu gribi iet pie neticīgiem cilvēkiem, vai arī es tagad sludinu tiem neticīgiem, kuri vēl tur virtuāli tikai sēž tajos krēslos, tad es gribu jums teikt, ka Jēzus ir nācis meklēt un glābt pazudušo, un viņa misija ir šajā ielikta, draugi. Viņš nenāca cilvēku dvēseles nometāt. Lūkas evaņģēlē 9. nodaļā 58. pantā. Viņš saka mācekļiem, kas bija aizraujušies ar bardzību, ja mēs arī dažreiz varam aizrauties ar bardzību. Tu, grēcinieki, ko tu turpini dzert, kāpēc nenāc uz draugu? Viņš nenāca nosodīt cilvēkus, un viņš nenāca cilvēku dvēseles pazudināt. Un arī mums ir jāatturās no tā, ka tagad mēs teiksim, tu aiziesi uz elli. Draugi, Jēzus vēl ar vienu strādā pie katra cilvēka, kurš ir grēcinieks, kurš ir atkritis, pat tas, kas no draudzes ir aizgājis. Jēzus turpina strādāt pie katra cilvēka, tāpēc, ka viņš ir nācis, lai meklētu un glābtu grēcinieku. Un viņš nav nācis, lai cilvēku dvēseles pazudinātu, bet lai glābtu. Ja cilvēks pagriež muguru Jēzum, ja cilvēks neuzklausa viņu vārdus, nesniedzās pretī viņa mīlestībai un tā tālāk, Jēzus teica savukārt, es nevienu netiesāju. Mans vārds, ko es esmu runājis, tiesas dienā, tevi, vārds sakot, tiesās. Tātad, ja cilvēks ir dzirdējis evaņģēliju, to ir noraidījis un nav pieņems ar visu savu sirdi. Draugi, Jēzus nevienam neko nepārmet. Viņš saka, ka izrunātā vēsts, patiesības daudzums, ko cilvēks būs dzirdējis par Dievu, būs tas tiesājušais elements, kas viņu tiesās dienā, vai tu man dzirdi? Tāpēc, draugi, ja mēs dzirdam evaņģēliju, ja mēs sludinām cilvēkiem evaņģēliju, protams, mēs redzam, cik nocietināts sirdis dažreiz cilvēkiem ir, un ka viņiem lielākoties viss iet garām, bet šeit tomēr ir jāpiezina, ka Jēzus turpinās savu darbu pie katra cilvēka, lai kādā stāvoklī viņš būtu. Tāpēc, ka viņš nevar būt savādāks, viņš nenāca pasauli tiesāt, viņš nāca meklēt un glābt pazudušo. Un tieši tāpēc evaņģēlijā ir kaut kas tik pievilcīgs, ka ja Dievs būtu nācis pie mums un teicis, tu
atgriezies, tu dari to. Jā, protams, atgriežamies no grēkiem, lai grēks vairs nevalda pār mums, lai sātanam nav vietas mūsu dzīvē. Bet mums vairāk ir jāuzticas, ka Jēzus darīs visu, lai tevi izraut no šīs stāvokļa, izraut no tā, kā tu esi dzīvojis un kādos grēkos tu esi bijis. Draugi, par to runā arī 1. Jāņa vēstule 3. nodaļa 8. pants, ka viņš ir nācis, lai iznīcinātu vēlna darbus. Tātad, ko nozīmē, lai iznīcinātu vēlna darbus? Ko nozīmē, lai glābtu pazudušo? Tad, kad mēs par to domājam, mums ir tāda domāšana jau tāda ielikt, ka tagad, lai mani grēki varētu tikt piedot, lai es neaizietu uz ellu. Jā, tas ietilpst tajā. Bet principā, draugi, viņš nāca glābt cilvēku pilnībā. Un ja jūs lasat Bībeli, ko darīja Jēzus, viņš vienkārši staigāja apkārt, satika cilvēkus, cilvēki nāca pie viņa, viņš gāja pie viņiem. Un ko viņš darīja? Viņš šos cilvēkus atbrīvoja pilnībā. Viņš glāba pazudušus cilvēkus pilnībā. Protams, ja cilvēks nav ar Dievu, ja viņš ir grēcinieks, viņš ir pazudis garīgi, protams. Tas nozīmē, ka viņš pēc savas dabas ir grēcinieks, viņš aizies uz elli. Bet ko Jēzus darīja vēl? Ja jūs lasat evaņģēlijas, ko viņš darīja? 75% no sava dzīves laika šeit, ko viņš darīja? Viņš izzina dēmonus un viņš dziedināja slimības. Un, draugi, ja jūs ievērosiet, nevienam viņš neprasīja, vai tu esi draudzē, vai tu esi kristīts ūdenī, vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Viņš vienkārši gāja labu darīdams, vai ne? Ir tā rakstīts Bībelē. Viņš dziedināja slimos, un, ja ievērosiet, daudz cilvēku bija pat nepateicīgi, aizskrēja prom, pat paldies nepateikuši viņam. Esat ievēroši tādas rakstītas, vai ne? Tāpēc mēs arī, ja mēs ejam pie cilvēkiem, ja mums jāsludina evaņģēlis, tad mēs sludinām šādā garā. Mēs sludinām šādā garā, ka neko cilvēkiem neprasam, bet vispirms sniedzam. Amen. Mēs sniedzam evaņģēliju, mēs sniedzam prieka vēstu, mēs sniedzam un sakam, ka tavi grēki tev ir piedot, ka Jēzus nomir par tevi. Tad sekojošs draugs atgriezies no grēkiem, uzticies viņam, viņš tevi grib dziedināt, viņš tevi grib izmainīt. Viņš nāca, lai glābtu pazudušo. Viņš nenāca cilvēku dvēseles nomaitāt. Draugi, tāpēc nebūsim ar nekādu maitājošu attieksmi. Ja? Protams, mums ir smagi noskatīties, ka cilvēki aiziet no Dieva vai netic Dievam, bet tas nenozīmē, ka mums jāmaina attieksmi. Mums ir jāturpina mīlēt cilvēks, un mums ir jāturpina domāt, ka kamēr cilvēks ir dzīves savas dzīves laikā, Jēzus vēl var paspēt viņu izglābt. Amen? Tieši tāpēc viņš izmainīja veco darību, kuru jūs lasat, jūs redzēsiet tur pavisam citu kārtību. Ja tu kaut ko neatbild Dieva likumam, šņak, tev viss tiek nogriezts, visi liekie locekļi, viss galva, roka, viss tev nost. Aleluja, vai ne? Tad tā bija kārtība, kas bija balstīta uz likumu un bailēm. Jēzus nāca, lai izmainītu cilvēku sirdī. Viņš nāca, lai cilvēku pilnībā izglābtu. Viņš nāca, lai cilvēks tiktu atjaunots, lai viņš tiktu izglābts no slimībām, no grēkiem, no lastiem, un viņš tiktu izglābts no dēmoniem. Visādā ziņā. Tāpēc par Jēzu rakstīts šajā rakstījumā, ko es nocitēju 1. Jāņa 3.8, lai iznīcinātu vēlnu darbus. Tāpēc, ka, draugi, ne jau mēs kādu cilvēku varam izmainīt vai vest pie Dieva, tad, kad mēs viņam uzskaitīsim, lūk, nedari to, vai nedari to, vai nedari to. Draugi, tā ir ratu jūkšana zirgam priekšā. Neviens cilvēks nevar tikt atbrīvots, ja viņš nav saņēmis svētā gara pieskārienu. Un jūs lasīsiet, draugi, jūs redzēsiet Bībelē, ka Jēzus svētajā garā kalpoja. Vai kāds var pateikt amen? Ja jūs ievērosiet, viņa pieskāriens izmainīja cilvēku sirdis, un viņa pieskāriens dziedināja no slimībām, un viņa pieskāriens lika dēmoniem bēgt. Saprotiet, ja cilvēks grēko, piemēram, tas nozīmē, ka viņam jau šie grēki ir iestrādāti varbūt gadu gaitā, varbūt viņš no saviem senčiem ir mantojis šos grēkus. Ja mēs redzam dzērā, ja, paskatieties viņa pagātnē, paskatieties viņa tēvs, vēl kāds varbūt dzēra, ja, draugi, tie ir dēmoni. Un mēs nevaram pieprasīt cilvēkam, tu būsi labs puika, mēs apmēram tā ar cilvēkiem esam runājuši, es tā skaitā. Tu būsi labs puika, ja tu pateiksi, ka tu esi slikts puika. Viss, ko mēs varam cilvēkiem nosaukt sev vārdā, es esmu grēcinieks, es esmu ļaunais. Draugi, nē, ir jābūt šim te evaņģēlijas spēkam. Jābūt tam, ka Jēzus nāca un nevienu no mums nenosodīja. Ja es būtu nācis pie Dieva, kurš pieprasītu man, beidz pīpēt, un tad tu vari atnākt uz draudzi, vai kaut ko tam līdzīgi. Es nekad pie Dieva nebūtu nācis droši. Tas, ko es satvēru, bija tas, ka Dievs man mīl, tas, ka Dievs ir atdevis savu dēlu par mani, un tas izmainīja mani. Šī vēsts vien, vārdi, kurus es dzirdēju, es sāku vispār, draugi, nenormālā draudzē, tādā ziņā nenormālā, ka neviens tur pat par tādām garīgām lietām neko nesaprot. Vienīgais, kas tur bija Bībele.
Bet Dievam tik ļoti vajadzēja manu glābšanu, ka viņš deva arī caur Bībeles mācību, deva caur Bībeles studijām un skolu, ko jau tā draudz prata, viņš deva man dzīvību, viņš deva manā sirdī dzīvību, viņš atdalīja mani caur to minimālo, ko cilvēki man varēja dot. Tāpēc, draugi, mums vajag draudzi, kurā, kad cilvēki ienāk, mēs uz viņiem skatāmies kā uz velna nomāktiem. Mēs uz viņiem skatāmies un mēs varam redzēt, ka viņš smīd, ka viņš tur tāds, viņš melo, viņš tur tāds, viņš šitāds. Ja? Bet, draugi, ko mums vajag? Mums vajag būt pašiem pilniem ar Svēto garu. Es par sevi pirmkārt runāju, lai cilvēks sajūt Dieva mīlestību, lai viņš sajūt Jēzus pieskārienu. Un tad mums vajag lūgt par cilvēkiem. Ja mēs esam lūguši par cilvēkiem, un patiešām demoni izgājuši, cilvēks tur dziedināts un vēl kaut ko, un viņš aiziet pasaulē, nu tā jau ir viņa izvēle tad, ja? Bet ja mēs neesam lūguši par viņu, nesteigsimies pasludināt spriedumu vai nosodīt, vai tur šitā un tā, tu tur negribēji un tu tur to. Redziet, dažreiz demoni, kas cilvēks kontrolē, ir stiprāk par cilvēka gribu. Ticiet man, es domāju, ka no kļūdām mācāmies, es arī mācos, ja? Es domāju, ka kādi cilvēki, ar kuriem mēs esam bijuši kontaktā, mēs viņiem esam, nezināšanas pēc, varbūt slinkuma pēc, varbūt vēl kaut kāda iemesla pēc. Mēs vienkārši esam rādījuši evaņģēliju vai Jēzu, kurš saka, pieprasa, mainies, un tad es tevi atbrīvošu. Kā tu vari mainīties, ja tu esi važās, ja tu esi saistīts, ja es esmu saistīts, kā es varu uzbūrt ilūziju, ka es esmu brīvs, es teikšu, aleluja, 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 iekšā riktīga tumsa, tāda nospiestība, un vakarā aizēja, un kaut ko sliktu izdara, un tad tu atkal atvelcies, un redzi nesaprotams skatienus uz tevi, un vēl. Ziniet, tādā draudzē es arī esmu bijis, jā. Es esmu piedzīvojis arī tādu pieredzi, kur kristieši nevis tev palīdz, bet viņi norāda. Lūk, tur izlabo, un tur izlabo. Un tad mēs ar tevi runāsim. Bet tas, ka tāvas manas darbības varētu būt rezultāts tam, ka es iekšā, atvainojot par teicu, es vienkārši čābīgi, ļoti slikti, ļoti smagi jūtos. Par to, draugi, mums ir jāmācās domāt, kad mēs skatāmies uz cilvēku, mēs skatāmies uz viņu ar Jēzus acīm. Jēzus acīm tas nozīmē, ka Dieva dēls nāca, lai meklētu un glābtu pazudušo. Un kā es Madonā runāju arī līdzīgi tēmu, es runāju par to, ka tad, kad cilvēki saskarās ar Jēzu, viņi tika izmainīti, ir tā, ne? Un ja mūsu dzīvē ir izmaiņas, tad es ticu, ka lielā mērā tik daudz, cik draudze, cik mācītājs, cik konkrētais sprēdīts, konkrētā lūkšana, cik šī lūkšana ir atnesusi tev Jēzu. Vai tu dzirdi? Tad mēs kā cilvēki, es kā, tāds, kurš pretendē būt kalpotājs, amen. Tik, cik es spēju dot Jēzu, tik cilvēki arī saņem Jēzu. Tāpēc, ka es esmu ierobežots ar savu negatīvo pieredzi, es esmu ierobežots ar kaut kādiem aizspriedumiem, varbūt man pirmajā draudzē iemācīja likumu. Un tā es tāds savs un tāds staigā apkārt un skatos, kas tie par kristiešiem. Saprotat, tas nav Jēzus, ja? Ir kaut kāds robežs mums jāievēro, jāsaprot, draugs, tu esi pats atbildīgs, ko tu darīsi ar savu dzīvi un ko tu izvēlies darīt. Bet vispirms mums vajadzētu būt šim te evaņģēliem, šim te Jēzum mums vajadzētu būt. Ja Dieva dēls ir atnācis, lai iznīcinātu vēlna darbus, ko viņš darīja cilvēkiem? Jūs redzat Bībelē, es jums neatstāstīšu Bībelē. Ko viņš darīja cilvēkiem? Viņa klātbūtnē cilvēki izmainīja savus ļaunos ceļus, viņa sirdīs tika izmainīti. Nākamajā brīdī viņš viņus dziedināja, izdzina ļaunos garus. Atcerieties sievietes, kas sekoja Jēzum, kas par viņām rakstīts. Par vienu no viņām rakstīts, ka no viņas viņš bija izdzinis cik ļauno garu? Esat lasījuši? 7 ļaunos garus. Un tad mēs redzam, ka šīs sievietes staigāja Jēzum pakaļ, un viņam kalpoja. Draugi, tas ir labs piemērs. Ja cilvēks ir draudzē un spēja kalpot, tas nozīmē, ka viņš ir vispirms atbrīvots. Ir tā, amen? Ir, amen? Un ja kāds nav spējīgs kalpot un aiziet prom no draudzes vai dzem visādas dīvainas lietas dara, ja? Tad vispirms mums jājautā sev, es par sevi to runāju pirmkārt. Tā ir pirmkārt man atbildība, vai šim cilvēkam ir kalpots, vai šis cilvēks reāli Jēzus sastaps. Amen? Tad, draugi, protams, ja cilvēks pats gribēs, mēs varam lūgt par viņu. Ja cilvēks pats izvēlēsies, dažiem jau viņu grēki un ierastais stāvoklis ir pat mīļāks nekā jebkāda brīvība, par kuru viņam pat priekšstat nav, ka viņš varētu būt brīvs.
Tā kā, draugi, pirmais, kas ir Jēzus misija atcerēties, viņš ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Un to mums vajag tā kā akmenī iekalt. Glābt, meklēt un glābt pazudušo. Viņš nav nācis cilvēku dvēseles nomētāt, viņš ir nācis, lai iznīcinātu vēlna darbus. Jo, ja cilvēks ir grēcinieks, ja viņš ir kaut kādas sliktas augļus savā dzīvē nes, ja viņam ir lāsti, viņa dzīvē slimības un vēl kaut kādas lietas, tas nozīmē, ka viņš vienkārši ir vēlna darbos līdz ausīm iekšā. Mums jābūt pietiekami bliezošiem, mums jābūt pietiekami spēcīgiem, mīlestībā un svētā gara svētījumā, lai mēs vienkārši šajā pasaulē pateikt, lai mēs ļaudonē pateikt, halleluja, ir kaut kas labāks, nāc un glābies. Jēzus ir šeit, viņš tev mīl, viņš grib tev izmainīt. Amen. Draugi, otra lieta, ko es gribu pateikt par Jēzus, ka viņš ir Dieva Kristus. Dieva Kristus. Bija kāda situācija mācekļu dzīvē, Lūkas evaņģēlijā 9. nodaļā 20. pantā. Lūkas 9.20. Jēzus runāja saviem mācekļiem. Un tad, kad Jēzus runāja saviem mācekļiem, viņš viņiem jautāja, ko jūs sakāt par mani? Kas es esmu? Tāpēc, ka bija ļoti svarīgi viņam dzirdēt, kas ir viņu sirdīs, ko viņi par viņu īsti domā. Un ko mācekļi atbildēja? Viens teica to, daži cilvēki saka par tevi to, daži cilvēki par tevi to. Un daži šķērās vērsim pie ragiem un teica, ko jūs par mani sakat? Kas es esmu? Jo gal galā, kam tu seko? Tad taču būtu jāzina mācekļi. Tāpēc daži cilvēki atbildēja, un viens no viņiem Pēters šķiet, laikam Pēters nelasīšu šo rakstu. Viņš teica, tu esi Dieva Kristus. Draugi, zinām, ko tas nozīmē patiesībā. Tad, kad mēs lasām to Kristus, mums liekas, ka Jēzus, tas ir vārds, uzvārds, viņam ir Kristus, Kristovičs, Kristus, Kristovskis, piemēram. Ja? Draugi, Kristus nav uzvārds. Kristus nozīmē, tu esi Dieva svaidītājs. Svaidītājs. Mums ir, es tikko jums izstāstīju par Jēzus misiju, ka viņš ir nācis, lai glābtu pazudušo. Bet, draugi, bez šī pielikuma, bez šī, ka viņš ir Dieva Kristus, viņš neko nebūtu varējis darīt. Tāpēc, ka ebreji gaidīja, un ebreji gaida vēl šodien, kas nav mesijāniski ebreji, viņi gaidīja apsolīto Dievu svaidīto, izredzēto sūtni, kurš nāks un ar svētā gara svaidību, ar svētā gara spēku, draugi, izmainīs cilvēkus tā, ka grēcinieks mainīsies, slimais tiks dziedināts, lāsti tiks noņemt un cilvēki tiks atbrīvot no tā, no kā viņi ir cietuši. Un tā, kad Jēzus atnāca, daži viņā atpazina šo Dievu Kristu. Daži viņā atpazina, jo redzēja tos darbus, ko viņš darīja, un cilvēki bija pilnīgi šokā par to, ko viņš darīja. Mirušie celās augšā, viņš arī to teica Jānim Kristītājiem, varbūt atcerēties, ja? Jānis Kristītājs bija šaubās, viņš bija savā dzīves, varbūt zemākajā punktā, cietumā iemests, un viņš sūtīja savus sūtņus pie Jēzus un prasīja, vai tu esi tas, kuram jānāk? Un ko Jēzus atbildēja, draugi? Tas, ka viņš bija Dieva Kristus, viņš varēja teikt šādus vārdus. Viņš teica, aklie redz, kurlie dzird, mirušie ceļas augšā, tīzlie iet un tā tālāk, atcerieties, ko viņš teica. Tad viņš norādīja uz to, ka viņam ir visas tiesības teikt, ka viņš ir tas Dievs sūtītājs, viņš ir svaidītājs. Svaidītājs nozīmē, ka uz viņa bija konkrēts Dieva gara mērs, lai paveikt virs zemes kaut kādas konkrētas lietas. Draugi, Lūkas evaņģēlijā 4. nodaļā, 18. pantā ir rakstīts, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani ir svaidījis. Amen. Draugi, tas, kas Jēzus svaidīja, tas ir Dievs Tēvs, viņš deva svēto garu bez mēra. Draugi, mums tas ir vienkārši jāsaprot, ka Jēzus nebija kaut kāds pagātnes skolotājs, ka viņš nebija vienkārši kaut kāda leģendāra personas, kaut kur starp Batmanu un Supermanu iespraucies. Es nezinu, kurš stiprāks, Batmans, Supermans, Jēzus, tur tā pagātnes leģenda kaut kāda. Draugi, viņš ir Dieva svaidītājs. Tas nozīmē, ka Dievs bija devis viņam misiju virs zemes, bet viņš neko nevarētu izdarīt, ja viņam nebūtu Dieva gara svaidība. Un es varu stāstu par kaut kādu zinām nolūku, es pateikšu to nolūku, protams. Draugi, ja mums ir jāsaprot, ka viņš tika nosaukts par Dievu Kristu, tad mums ir jāsaprot, ja Bībele saka, ka viņš ir vakar un šodien tas pats un mūžīgi, tad mums ir jāsaprot, ka viņa vēsts nekad nav mainīsies. Viņa vēsts ir šajā Lūkas 4.18, ka tā kunga gars ir uz manis, viņš teica, un viņš man ir svaidījis, lai es nestu nabagiem prieka vēstu, lai es sludinātu, lai apcietinātos atlaistu brīvībā, lai cietumniekus atraisītu, lai satriektos palaistu vaļā šajā rakstotā rakstīts. Draugi, ko mēs ar to saprotam? Tas ir tas, ko es sākumā centos jums pateikt, ka Jēzus atnāca, un viņš neko nedarīja virs zemes, kamēr viņš nebija saņēmis svēto garu, kamēr viņš nebija svaidīts, kamēr viņš nebija Dieva valstības instruments dabūs, un pirmkārt svēto garu, viņš neko nedarīja pie cilvēkiem. Un ja tu savā dzīvē esi kaut ko piedzīvojis labu, ja tev ir pieskāries svētais gars trauks,
tad tā ir Dieva valsti, un tas ir Jēzus, kas tevi ir atbrīvojis šādā veidā. Tāpēc, ka šajā rakstvietā ir pateikts viss, ko tev vajag zināt par Jēzu. Ka viņš ir svaidītais, un ka viņa misija ir tevi atbrīvot. Atbrīvot tevi no visām važām, no visām vainām, slimībām, grēkiem, vainas apziņas, lāstiem, kaut kā, kas tavā dzīvē nestrādā, kaut kas, kur tu klūpi, krīti, baidies, šaubies vai vēl kaut ko. Un nekad nejautāsim, kāda ir Dieva grība. Ziniet, daudzi cilvēki, saucamie kristieši, ar to arī nodarbojas, ka saka, ka lūk, Dieva grība ir tevi šaust ar šo gripu, lai tu kļūtu paklausīgs. Draugi, gripu mēs visbiežāk iemantojam, dažādi iemesli dēļ, bet ne jau tāpēc, ka Dievs mums viņu gribētu uzlikt. Jā. Draugi, šeit ir visa Bībeles esence. Ka Dieva dēls ir nācis, lai iznīcinātu vēlnu darbus, un ka Dievs viņu svaidīs ar svēto garu. Un ja tu vari iedomāties, ka jebkura veida atkarību, verdzību, saistību, un es runāju tā ar tukšiem krēsliem, halleluja, krēsli, kuri tikai ballētāji dibenus jutuši esat. Jēzus vārdā es jums saku, jūs jutīsiet kristiešu dibenus. Jēzus vārdā, halleluja, krēsli piepildēties. Es saku šo te, draugi, ka jebkāda veida atkarības, vai tā ir kaut kāda atkarība no kaut kādām vielām, vai tā ir slimība, vai tā ir bailes vai nospēstība, visam ir viens autors, un tas ir Satans. Un nekad, draugi, izlasot šo rakstvietu, nekad nejautāsim šo pašu reliģiozo jautājumu, kāpēc Dievs to pieļauj, kāpēc Dievs neko nedara. Tāpēc, ka, draugi, nākamā rakstvieta, ko es pieminēšu, un tā ir pēdējā apsūdu darba 10.3.8, arī pasaka, ko tad Jēzus darīja ar šo svaidību. Rakstīts, ka viņš ka Dievs tēvs ar svēto garu un spēku bija svaidījis Nācarieti Jēzu, kurš gāja apkārt labu darīdams un dziedinādams visus vēlna nomāktos. Ko tas nozīmē, draugi? Mums nav vairs jāprasa, kāda ir Dieva griba. Mums nav jāprasa, vai Jēzus šajā gadījumā grib kaut ko darīt. Tagad pagaidīsim, ko Dievs šodien darīs. Varbūt Dievs sakustēsies, varbūt Dievs manā dzīvē kaut ko darīs. Draugi, mēs esam saņēmuši to pašu svēto garu, ko saņēma Jēzus. Vai jūs zināt man? Smits Vigilzots ir teicis šāds vārds, draugi. Ir veltīgi un ir muļķīgi lūgt, lai Dievs mums dod vairāk spēka. Lai Dievs mūs piepilda ar spēku. Jā, protams, piepildīšanās svēto garu, tas ir kaut kas cits. Bet mēs nekad, draugi, mums nekad nav jālūdz, lai Dievs dod vairāk spēku. Ja tu esi kristīts ar svēto garu, tu jau esi mazs Jēzus šeit virs zemes. Vai tu vari pateikt savu mēri? Pasaka savam kaimiņam, sveiks mazais Jēzu. Halleluja. Halleluja. Pajautā savam kaimiņam, cik miru viņš šodien uzcēla? Halleluja. Halleluja. Tu vari atbildēt. Es taisos tur pie vienas tāmas aiziet. Jau nedēļu guļu gultā bez dzīvības pazīmē. Draugi, ko es ar to gribu pateikt? Ja mums ir jāizmēr savu domāšanu, kaut kas jāsaprot, tad mums jāsaprot, ka Jēzus nekad nav mainījies, ka viņš ir svaidīts ar svēto garu un spēku, un ka viņš grib iet apkārt labu darīdams, ka viss, ko darīja mācekļi, ko darīja apustuļi, draugi, jūs teiksiet, tie bija apustuļi. Nē, draugi, mēs saņēmām to pašu svēto garu, ko vasarsvētku dienā saņēma Pēters, kurš pēc tam aizgāja pie tāntas, kas bija mīrusi, kas ar labdarību nodarbojās. Un ko viņš viņai darīja? Protams, viņš nomatās ceļos, pielūdz Dievu, un tad pagriezās pret tāntu un teica, celies augšā. Draugi, tādēļ ir jābūt mūsu misijā arī, draugi, ka mēs runājam uz slimībām kā uz kaut ko tādu, kas nav Dieva griba. Mēs sakam slimībām kā tādām personām, vācies projām. Mēs sakam nāvei kā tādai personai, vācies projām, atlaid šo cilvēku. Mēs sakam grēkam, lūdzot pret tiem demoniem, kas cilvēku saista. Mēs sakam, demoni, vācieties projām no šī cilvēka, atlaid šo cilvēku satanu. Tādā formā, draugi, mēs nākam un atbrīvojam saistītos. Jo kamēr mēs lūksim šādā veidā, Dievs izglāb ļaudonas saistītos cilvēku, izglāb manu sievu, izglāb manu vīru, draugi, tā ir lūkšana bez atbildes. Tāpēc, ka tas ir mums patiešām vajadzīgs, draugi, ir ņemt šo te par pamatu. Kāds bija Jēzus, tāda arī mēs esam šajā pasaulē. Un ko mēs darām? Mēs ejam un sakam visiem nāves atribūtiem, visiem sātana valstības atribūtiem, vācies projām. Ja tā ir slimība, mēs pat viņu vēršamies kā pret personu. Persona, kas īstenībā arī slimība ir, sakam, vācies projām, atstāj šo cilvēku un nekādas šaubas neielaižam sirdī, ka Dievam lūk būtu citi plāni.
Ja jūsu radinieki ir saistīti ar kaut kādām atkarībām, saistībām, vēl kaut ko, viņi ir vergi. Viņi ir vergi, un mēs nekad neredzēsim viņus atbrīvots, ja mēs štukosim. Viņš man tā pateica, viņš man aizvainoja. Es viņam vispār nekad neiešu pa viņam Bībeli un nestāstīšu viņam. Draugi, tā ir garīga cīņa. Pirmais, ko mums vajag saprast, būs visādas izdarības no cilvēku puses, no ļaudoniešu puses, no jūsu radinieku puses. Mums ir jābūt tiem, kas iet pie cilvēku un saka, topi brīvs Jēzus vārdā, Dieva dēls ir nācis, lai tevi atbrīvot. Beidz ņemties te pa saviem grēkiem un slimībām, celies augšā, topi dziedināts. Saprotiet, vairāk šajā pavēles formā, un kā Smits Vigulzors teica, es nepabeidzu viņu citādi, ir veltīgi prasīt pēc spēka, ka tad, kad Svētais Gars jau mums ir dots, un viņš teica, visu, ko mums vajag darīt, mums vajag, es angliski rakstīju, mums vajag rīkoties, viņš teica. Mums vajag rīkoties. Tas ir, draugi, tas brīdis, kurā Svētais Gars kaut ko darīs. Vai tu mani saprati? Es gribu tev pateikt tikai vienu. Ja nebūtu šīs sapulces kaut vai, mēs varētu gaidīt, kad Dievs kaut ko darīs. Mēs varētu gaidīt, kad atnāks cilvēku uz sapulci. Bet šodien mēs ņemam kontroli pār situāciju. Mēs runājam kaut ko uz krēsliem. Mēs te varbūt pasmējamies. Mēs te varbūt vēl kaut ko, bet mēs lūdzam, mēs ticam, mēs turpinām apgalvot, turpinām lūgt, turpinām iet uz priekšu. Tāpēc, ka nevis mēs prasām, ko Jēzus gribētu. Jēzus jau ir atnācis un darījis visu, ko viņš varēja izdarīt, draugi. Tagad tā ir draudzes daļa darīt kaut ko tālāk. Un šodien, kad tu piecelsies un varbūt lūgsi kopā ar mani, tu vari justies ne šā, ne tā. Varbūt tev vispirms pašam vajag šodien Dievu pieskarēm par to arī lūgsim, tāpēc, ka neviens no mums nevar būt karotājs, neviens no mums, kā es pieminēju sievieti, kas kalpo Jēzum, viņa nebūtu varējis kalpot Jēzum, ja viņa staigātu ar 7 ļauniem gariem. Draugi, un tas ir tas, ko es centīšos darīt arī draudzē, no visas sirds centīšos darīt, lai neviens no mums nebūtu nevesels vai saistīts. Protams, ja tikai tu to vēlies, ja tu vēlies atbrīvošanu, tu to dabūsi. Amen. Tātad vispirms Dievs par mums pašiem parūpēsies, bet tad es tev devu vīziju, mums kā kristiešiem ir jāaiziet un jādara. Un saprotiet, nevis ņemt vērā cilvēku dīvainās reakcijas, viņu izturēšanos, ka viņš uz tevi lūkojas kā uz heroīnu tirgotāju, bet tu saproti, ka šī grimase varbūt ir dēmoniska. Varbūt šis cilvēks ir vienkārši savā sirdī izslāps pēc Dieva, bet tā pašā laikā dēmons, kas viņu kontrolē, saka, pēc prom no šī tev te paliek karsti, tev te paliek bīstami. Draugi, kāpēc pastītos ar tādām garīgām acīm uz visu? Nevis teikt, reku tā ļaunā čūska, kas mani aprunā. Bet saprast, ka tā čūska varbūt ir dēmonu vadīta, bet sirds viņai pēc Dieva varbūt ir izslāpus, bet tik daudz dēmonu, ka čūska runā tikai čūskas runas. Saprotat man, ja? Draugi, ne cīņa pret miesu un asinīm, ne pret sliktiem cilvēkiem, ne pret dzerošiem, atkarīgiem cilvēkiem, nocietinātiem cilvēkiem, bet cīņa, tāda cīņa, kāda Jēzus izcīnīja. Viņš vienmēr ieradās pūznī, ja tā varētu teikt, un teica, viņš teica, iegājis reliģijos cilvēkus, sapulcē viņš teica, Dieva tā kunga gars ir pār mani. Atcerieties, kāda reakcija sekoja. Cilvēki bija šokā, cilvēki bija dusmīgi, tāpēc, ka tur bija daudz dēmonu. Un tad viņi gribēja viņu nogrūst lejā, ziniet, pa kalnu noripināt. Jēzus izgāja ar viņu vidu aizgāja projām, tāpēc, ka viņā nebija nekā no vēlna. Un ja mēs tā, draugi, dzīvosim, ja mēs ticēsim, ka Jēzus ir mūsos, halleluja, ar mums notiks tas pats. Amen. Bet tagad mēs piepildīsim ar svēto garu. Amen. Halleluja.